Esiet sveicināti visi dzīvie, visi tie, kas mani redz, jūt, dzird un pieseko, kā tagad saka. Man te tur šodien tādas interesantas pārdomas, kas galīgi nav jaunas. Patiesībā es šo video par šo tēmu gribēju jau ierunāt pagājušajās jaunā gada brīvdienās un pat ierunāju, bet viņš dīvainā kārtā pazuda. Skaidrs, es saprotu iemeslus, jā. Varbūt nebija laiks, kaut gan laiks ir sen par to runāt, jā, bet varbūt tajā brīdī nevajadzēja. Tāpēc es tagad to ierunāju, pirms ir sākušies šie svētki, šīs te svētku lietas. Pirmais es gribu visus dzīvos un apzinātos sveikt saulgriežu dienā. Ir dzimusi jaunā gaisma. Jā, šodien ir dzimusi jaunā gaisma. Sveicinam un godinam un piedalāmies. Šie ir mūsu svētki. Ja mēs runājam par svinēšanu, tad šie ir mūsu svētki. Šis ir mūsu šodien ir pirmā jaunā cēliena diena. Un par ko tad es gribu runāt? Par to, ko tad mēs svinam? Ko tad mēs gribam svinēt? Ko mēs tagad, taisamies darīt turpmāko nedēļu un drusku vairāk, ja? Kas tas ir? Teiksim tā, es jau labu laiku to nesvinu, ja? Kā jūs saprotat, es svētu saulgriežus. Sveicinu saules atgriešanos, gaismas atgriešanos. Un gribu dažus vārdus pastāstīt tieši apzinātībai. Tieši, lai mēs saprotam, mēs ļoti daudzas lietas daram visi, tas uz visiem attiecās, ja? Pēc inerces, tāpēc, ka tā esam pieraduši, tāpēc, ka mums tā ir iemācīts, tāpēc, ka tā pieņemts. Kas to pieņēmis, ir cits jautājums, bet runa ir par ko neaizdomājoties. Vienkārši tā vajag, viss tā dara, mums arī tā vajag. Un mēs zinām, ka tās varas, kas ir zemi okupējušas sen, nezinu, tur daudzu simtu vai daudzu tūkstošu gadu atpakaļ, neviens droši vien precīzi to pateikt nevar, nav svarīgi, bet tā būtība, kad viņi jau neko jaunu šeit nav ienesuši. Viņi paņem to, kas ir bijis mūsu senčiem, ja, mūsu civilizācijām, un nelietīgi to pārveido, izkropļo, padzen zem savas, ideoloģijas, ja, un mums iebaro kā pašu par sevi saprotam. Nomaina paaudzes, uztaisa lielos restartus, ja, novāc savādāk domājošos un viedos, ja, nestāstīšu vēsturi, visu to zini, ja. Pat atceraties, bija tāds Pētera I dekrēts, ne īstā Pētera I, bet tā, kuru nomainīja Eiropā, kad viņš aizbrauca, ja. Kad iznīcināt visus, kuri ir vecāki par 300 gadiem. Mums tas liekas fantastika, ja? Kā tas tā var būt, bet bija tāda. Novākt viedos, lai viņi nevarētu nodot šīs zināšanas. Un tad bija par tām bārdu ciršanām un jā, nost, tiešā veidā cirta bārdus nost, jā, grieza un cirta vecajiem nost. Kas ir bārda, kas ir mati, arī daudzi jūs zinat, jā, varbūt ne visi. Tās ir tās antenas, kas mūs savieno, ja, pa kurām mēs saņemam informāciju. Tā tāda atkāpīta, ja. Un ir vajadzīgs kaut kāds cikls, lai nomainās paudze, kurai var iestāstīt da jebko, ja, uztais lielos restartus, paliek pāri tur kaut cik izdzīvojušie, kurus sāka dzenāt zem jaunas ideoloģijas un dažādām ietekmēm. Arī šobrīd ir mums dažādas ietekmes uz psihi, ja, un tie, kuriem ir, vājāka šī aizsardzība, ja, uz to arī paķerās. Bet tā, par tēmu, ko es gribēju teikt par šiem te svētkiem. Svētkiem, kas priekš mums galīgi nav svētki. Es runāju par reliģiskajiem Ziemassvētkiem, es runāju par jauno gadu. Jā, ar ko tad sākt? Par jauno gadu.
Mums ir daudz vārdi, kuri vispār neatbilst jēgai, jeb neatbilst patiesībai, jeb, teiksim, tāpat neaizdomājamies, kas tā par jēgu, kāda jēga un kāda tā patiesība. Un kaut vai pats vārds gads. Tas ir jaunais gads. Ir slāvu valodā, krieviski, ir vārds gad, ar kuru apzīmē, kaut ko vēl saka gadpalzučī. Kādu čūsku, kādu ložņu, kādu pūķi, kādu reptīli, ja? Kaut ko tādu, no kā ir bail un diezgan papretīgs, ja, varbūt. Un vārds gads ir tieši no šī vārda radies, ja? Mums ir daudz kopīgu vārdu krievu valodā. Nevelti, ja, bet šodien ne šī tēma. Tad tā, mūsu senči, pat ne tik ļoti seni senči. Es atceros mūsu tantīti, ar kuru mēs kopā dzīvojam, viņa nodzīvoja krietnu mūžu līdz 101 gadam, un viņa man ļoti daudz ko iemācīja. Ja? Kaut vai tikai ar savām izglītību, 4 klašu izglītību, ja? Bet viņa man bija mana dabas mācība, mana ģeogrāfija, mana vēsture un viss pārējais. Tāpēc man nevar tik viegli apmuļķot, jo es ļoti daudz lietas zinu, kā tas bija patiesībā, ja? Nevis tā kā rakstīja vēstures grāmatā vai kaut kur citur centās mums iestāstīt. Tad tā, viņa nekad, viņa arī runāja, teiksim, jau pielāgojoties mūsu valodai, teiksim tā, ja? Bet viņa parasti neteica, cik gadi. Es atceros, ka viņa stāstīja par kādu savu tur, neatceros, vai tā bija viņas tieši māsiņa vai kaut kāda māsīņa, kaut kāds ar tos radinieci, ja? Mazs bērniņš. Kad viņa nomira, viņa teica, viņa tur nabadzīgi nodzīvoja tikai 4 vasaras. Mūsu senči sauc par vasarām. Viņa stāstīja, cik vasaras mēs tur skolā gāju, 4, tos nevis vasaras, bet es sajaucu, skolā gāja pa ziemu, kalpu bērnu skolā gāja pa ziemu, bet gadi bija vasaras, nevis gadi, bet vasaras. Šitas jau 60 vasaras nodzīvoja, šitas tur 70, šitas tur 15 un tā tālāk. Un viņi mums arī sauc, mēs bērni smējāmies, ja? Man arī, kad bija kaut kāda dzimšanas diena, tev jau tur 10 vasaras meitiņi, ja? Un tādā garā. Kāpēc tā sauc? Ja? Nesauca par gadi. Gads ir saprotiet, gad, gad palzuči, gad, tik gad такой, ja? Kad krīvis lamājas, tik gad, gādina, ja? Tas ir kaut kas ienests, un to tie gadi arī ienes. Ja? Un mums sauc tagad jaunais gads. Nē, mūsu jaunais gads sākas pavasara saulgriežos, saulstāvī. Ja? Varbūt kāds to nezināja. Varbūt kādam tas ir brīnums. Un pēc pavasara ir vasara, un tāpēc arī bija, cik vasaras, jo sākas šis te cēliens ar vasaru. Šī te atzimšana sākas ar vasaru. Tas, kas bija pagājušā nakti, tas bija melnākās dienas, teiksim tā, lielākā, garākā nakts un īsākā diena, mums teica, bet atgriežas saule, atgriežas gaisma. Tie gaismas gadi, ja, saucamie, pat ne gadi, ja, tas periods, kā to cēliens, varētu tā teikt. Bet īstais, tā saucamais jaunais gads, sākās pavasarī, ja, kad kā saka, savāc visus resursus, kas bija, visa labība, tur kas stādāms, kas sējams, un tagad, kā mēs tagad sākam, ja? Un kāda tā vasara būs izdevusies, tāds būs rudens, un tā mēs pārziemosim. Ja, tātad tas jaunais cēliens sākās pavasarī. Un pie tā arī mums vajadzētu pieturēties. Otrs par tā saucamo jauno gadu. Es neesmu sapratusi to vispār nekad. Kopš sevi apzinos, ja? Kaut kā manā bērnībā nebija tāda prakse, kad runātu tagad tur zirga gads, pūķa gads, tur cūkas gads un kaut kā tā. Tad to padomu laikos par to kaut kā tā nesauca. Bija zināms, bet tas nebija tik izteikts. Šobrīd ļoti izteikts, ja? Cilvēki svin kaut kādu dzīvnieku, es pat nezinu, kaut kādu totēmisku, vai kas tas ir. Bet, pareizāk sakot, zinu, kas tas ir, bet es neesmu sapratusi, kāpēc mēs šos te savu tā kā svētkus
svinam pēc kaut kāda austrumu kalendāra. Kāds mums ar to sakars? Kāds mums sakars ar pūķi, ar viņu zirgu, ar viņu tur čūskām un visām pārējām lietām? Ja, ja mūsu senčiem tie bija totēmiskie periodi, totēmus pieskaitīja, tur bija vilks, tur bija lācis, tur bija kaut kādi tie mums saprotamie, nezinu, dzenis un vāveri un visi šitie svētki, ja. Nu, ne svētki, bet, kā pateikt, tie dabas spēki, teiksim tā, ja, tā daba, ar ko mēs miedarbojamies. Otrs punkts. Kāpēc cilvēki svin par to austrumu jauno gadu 1. janvārī? Ja Japānā, Ķīnā un tur tajos austrumos viņi ir pavisam citā laikā. Jā, pēc austrumu kalendāra šis jaunais gads iestājas kaut kādā tur februārī. Jā, tur var paskatīties internetā, ir rakstīts, kurā brīdī sākas tas īstais gads. Bet cilvēki tagad pērk drēbes, jo tāpēc, ka šogad ir svarīgi, nezinu, tur vilkt sarkanu, bet noteikti ne melnu. Nu, es tā improvizēju, nezinu, jā. Jo lai tagad pielabinātos tam jaunajam gadam. Jā, nu labi, zirgs nav sliktākais, cik man zināms, šogad ir tas tā kā zirga periods, jā, bet zirgs tas nav trakākais, jā, bet nu visas tās čūskas un puķi un visādas tur cūkas un vēl kaut kas, jā, ar ko, kā ir tas teiciens, kā mēs kuģi nosauksim, tā viņš arī peldēs, jā. Nu, ja mēs sevi asociējam ar cūku, tur nezinu, vēl kaut kādu puķi, jā, tad tīģeri un nezinu ko, jā, nu tad pie kam tie ir austrumu simboli, nu tad es saku, es nezinu, kāds mums ar to sakars un kāpēc mēs sevi zem tā bāžam apakšā, teiksim tā. Tas ir viens. Otrs, ar ko šie svētki vispār, kā viņi sākās un svētki, es visu laiku saku svētki, ja, tāpēc, ka cilvēki tos svin kā svētkus, ja. Ar ko tas sākās patiesībā, tā drusku smieklīgi. Mēs tagad gribam svinēt nodokļu ievācēju. Nu, tas būtu tā kā mūsu valsts ieņēmuma dienesta labo peļņas ražu, jā, ko viņi no mums ir savākuši, nozaguši, piesavinājušies. Un viņiem ir svētki, jā, viņi var klāt bagātus galdus, ja, kā saka, šī sistēma, kas aplaupa mūs nemitīgi. Mums ir jautājums, mēs ko svinam? Es tā iespēju, ja, tāpēc, ka, nu kā es to tādu, ko tad mēs varam svinēt? Urā, mūs līdz galam neaplaupīja, ja, mēs esam kaut kur noslēpuši, tā kā saka, to zanačku, ja, un varam nopirkt tur buņģiņu ikrus, uztaisīt sviestmaizi, kaut ko tādu, ko ikdienā nevar būt atļauties, ja. Un kad mēs varam svinēt, kad kā mēs viņus drusku apčakrējam, atstājam sev arī kaut ko. Ja, kāpēc tas bija tieši šis laiks, ja, šis tumšais laiks, kad senie romieši ievāca nodokļus. Tas vēl no tiem laikiem, ne tikai, jo varēja piekļūt pa sasalušajām upēm tiem reģioniem, kuriem, nu, teiksim, tādā siltā laikā klāt netika. Tātad aplaupīt nevis tikai tos, kas centrā dzīvoja, bet arī tos, kas bija noslēpušies tālākajos nostūros. Ja? Tāpēc šis arī skaitās viņiem tas periods, kad mēs esam tagad nodokļus savākuši, ja, un mēs svinam. Un to iemācīja svinēt cilvēkiem. Kāpēc? Parastajiem mirstīgajiem. Kāpēc viņi to dara? Saprotiet, kolektīvais saprāts un kolektīvā šī te maģija strādā daudz labāk nekā individuālā. Galvenais cilvēkam iestāstīt, ka tas ir mūsu kopējiem labumu, un mēs te ļoti tā priecājamies, šaujam visādus fejerverkus gaisā un vēl kaut ko, ja. Bet mēs ar šo te emociju, tas ir tā saucamā gavaha vākšanas laiks. Viss, kas izraisa emociju, vai negatīvu emociju, jā, vai pozitīvu emociju, bet tad, kad cilvēks iet pāri savai šai emocijai, un ja to vēl dara kolektīvi, jā, tas ir ļoti spēcīga dzīvības enerģija. Jautājums, uz kurien viņa aiziet? Protams, ka ne mums. Jā, ir tehnoloģiskā to lieliski vāc. Un tāpēc ir viss izveidots šobrīd, jo sevišķi šobrīd pēdējos, tur nezinu, 30 gadus, jo sevišķi, ja,
Tā ir tāda industrija, ka jūs saprotat, jā, nu tikko beidzas Jāņi, jau tur Lieldienas Jāņi un vēl kaut kas ir periodisms. Katru kvartālu ir kaut kādi tādi lielie gavaha vākšanas bez visa pārējā, ja? Bet tikko beidzas, nezinu, kas te beidzas kaut kāda rudens lieta, rudens kaut kāda pasākuma, tā sākas jau vitrīnās, jau spīduļi un grabuļi, ja, jau pieradina cilvēkus pie laicīgi jau, lai, kā saka, novāktu ražu. Nu, tieši tā arī ir patiesība. Novāktu ražu, atņemtu naudu. Ir iestāstīts, ka visiem jādāvina dāvanas, kad visiem ir tagad tur nezinu, kas jāpērk, tur kaut kādas spīduļojošas kleitas un tas un šitas un svētku galdiem jākrāj, un lai stimulē petardes. Galvenais vairāk petardes, ja? Un lai stimulētu cilvēkus pirmkārt atdot naudu, un otrkārt gatavotu šim te gavaha vākšanas laikam. Tātad mūs apzog ne tikai materiāli, mūs apzog arī emocionāli, psihiski, garīgi un tam līdzīgi. Un vēl tāda lieta, kāpēc tā svinēšana tieši pusnaktī? Kāpēc daudzas svinēšanas ir tumšajā laikā? Ja mēs svinam mūsu senču, tā saucamo jauno cēlienu, ja, tad tas ir tad ar sauli slēgtu, tad, kad saulīte paceļās. Arī šī nakts, ja, rituāli, ko veicām, teiksim tā, līdz pusnaktī, tie bija vērsti uz atdošanu, no kā mēs gribam atbrīvoties. Ja, atdot tai līdz ar tumsa iet prom, mēs tai tumsā sametam iekšā visu to, kas mums ir kļuvis par smagu, par lieku, kas vairs nestrādā, kas nav vajadzīgs, kas bremzē. Ja? Bet pats tas brīdis, kā saka, saules sagaidīšanas brīdis, nu, mums te bija, kur es atrodos, tas bija šodien 8:06 laikam minūtēs, vai 3 minūtēs, vai 6, tas ir pats saules iznākšana, saulēkts. Kad mēs izinkodinam saulīti, paklanamies un esi sveicināta saule, ja? Bet ne jau naktī. Naktī ir šī pārēja. Ja, kad mēs pabūnam tumsā, atdodam, kā saka, to tumsas daļu, izstrādājam to tumsas daļu, ja, un gaidam gaismu. Kāpēc jaunais gads, kāpēc paši tie fejerverki un visas tās petardes un visa tā svinēšana un šampis un apēc tam alkohols, jā, forši, ja, pusnaktī. Nu, kas pusnaktī ieslēdzās? Visi zina? Un kas tur 3-4 no rīta mūk prom ar pirmajiem gaiļiem, ja? Un tiem arī atdodam. Tiem arī tiek atdot šī enerģija un šis te visas tās alkohola pavadījumā. Ja? Jauki. Tad vēl tāda tēma par eglīti. Daudzi cilvēki, visi lielākā daļa, visi ne. Liela daļa saka, jā, bet kā ta bērniem svētki, eglīti, tas taču tāds mums, to, ko es teicu sākumā, mēs esam pieredināti, ka tā vajag. Visām tautām tā nav, dienvidu tautām ir savādāk, piemēram, jā, bet mēs jau no latviešu lieliski zinām, kas mums ir eglīte. Eglīti nestāda pie durvīm, viņu stāda kaut kur uz robežas. Es saprotu, ka daudz stāda šobrīd ap mājām pat kapu augus, ja, šiem te, kā saka, robežai, ja, žoga vietā, kas ir vispār marazms, ja, bet vispār senie cilvēki, pat ne senie, senie es runāju par mūsu vectētiņiem, vecmāmiņām, ja, par tik seniem, ne tik ļoti, kuri vienmēr te egli nestāda pie mājas durvīm. Ja. Egle, principā, tas ir tāds nāvis koks. Tas ir, eglē var atdot, egle nosūc enerģiju, ja? Pie kam ne tikai negatīvo, dažādu. Un, ko es iesāku latviešu, mēs lieliski zinām, kur izmanto eglītes. Tad, kad pavada cilvēku citā kā saka, dimensijā.
Ja, sprauž eglītes, ir kapa bedri izsprauž ar eglītēm, kapa kopiņu apliek ar eglītēm, un tad liek virsū vainagus, vainagus, kā tante saka, vainagus un pušķus un strausus un visu pāri. Jūs zinat taču lieliski, ja? Ceļu pavada tur krustcelēs un kapu ceļš. Un tā eglītes smarža, nu es nezinu kā jums, ja, bet vienmēr man asociē arī tāds starp sevišķi. Atceros ļoti labi, tad, kad nomira mans tētis. Un kopš tā laika, man kaut kādus gadus egle bija man pilnīgi uzsita šermuļi. Saprotu, šobrīd kāds psihologs, psihoterapeits teikt, nu te ir darbs, ar ko pastrādāt, trauma. Nē, bet tad es jo koši, kā saka, izjūtu šo te, kad egle tā ir nāve. Jā, man nebija informācijas par to, par ko tagad ir informācija, ja, bet tā sajūta nebija laba. Un atceros tāds, visums visu redz un dzird. Un pirmais pēc tēta nāves jaunais gads, kad mans vīrs ar dēlu aizgāja uz mežu pēc eglīti meklēt, bet pa tumsu. Un viņi bija sajaukušies, smējos ļoti stipri tajā laikā, bet viņi egles vietā bija atnesuši priedi. Ļoti skaistu kuplu, tādu pūkainu, pilnīgi biezu skaistu priedi. Un man tajā brīdī man bija pirmais tāds, vau, jūs ko vispār te tagad darāt, ja? Bet pēc mirkļa man bija tāds iekšējs kaut kāds prieks un pacelātība, jo priede nesmaržo tā kā egle. Un mēs atstājām to priedi, viņa tiešām bija ļoti skaista, ja, tāds, visi mums tur nāca draugi un smējās un brīnījās, ka, šitie jocīgie, bet, tā netīšām sanāca. Un pēc tā laika man bija vairākas reizes, kad es tā kādreiz atnesu mājā vienkārši priežu zaru, ja, uz to pašu jauno gadu saucamo, ja. Bet tā eglīte bija, bērni bija, tā bija pieņemts. Un tā kā, un šobrīd arī cilvēki saka, bet kā te bērniem svētki? Bet kas ir egle? Starp citu, jā, latvieši ļoti lepojas ar to, kad pirmā jaungada eglīte Eiropā nāk bija tieši Latvijā, Rīgā. Un ar ko tur lielīties? Šo tradīciju atnesa masons un iestatīja, kā saka, to Rīgā. Aplausi. Bet labi, bet tā vēsture, tā izpušķotā eglīte nāk no kurienes? Tā ir seno ķeltu un pieļauju vēl kādām tautām. Bija tradīcija, es nezinu, to sauc par tradīciju, tāda, kaut gan jā, sava veida tradīcija, tā bija, kad dažādus noziedzniekus kā ar eglēm, un ne tikai noziedzniekus, tas bija upura koks. Bija, es nepateikšu tagad, godīgi sakot, nosaukumu, ja, tai dievībai, bet viņa bija ļaunā dievība, kura tagad pārtapa par Santa Klausu, ja, kurš ar tiem te briežiem joņoja it kā pa debesīm, ja, tad bija tāda dievība, kas joņoja ar vienu briedi, bet viņam bija 8 kājas, ja nemaldos. Tagad tas ir nomainīts ar 8 briežiem, ja, 4-kājainiem briežiem. Vārdu sakot, joņoja pa debesīm, un cilvēki baidījās, jo tas nesa kaut kādu nāvi, iznīcību, nedrīkstēja viņu sadusmot. Ja? Un kaut kas izdomāja, ka viņu vajag pielabināt, ja? Karinot eglē, ja tas nāvis koks, eglē upurus. Un karināja noziedzniekus, pie kam vajadzēja asinis, obligāti, lai tur būtu asinis. Un, tagad, kā saka, līdz 16, līdz plus 16, kā tur, ja tās filmas, ja, tagad aiztaisiet aušas tiekam baila, noņemiet no ekrāniem bērnus un jūtīgus cilvēkus, ja, bet kāda bija šī tradīcija, tas nav izdomājums, ir saglabājušies, kā saka, artefakti, ir saglabājušies, visādi literatūra pat par to, ja, uzšķērda vēderu, iekarināja eglē un pa zariem vēl izstēpīja zarnas.
Ot šīs te zanas tagad simbolizē tie spīdumi, ko pa egli tur izstaipa, ja? Tās girļandas saucamās, vai kā viņas latviski saucās, es pat nezinu, ja? Nu, tie tādi pūkaini visādās krāsās, tie spīdumi, parasti biežāk sarkani, ja? Un tāda tā asociācija. Esat dzirdējuši droši vien, kad uz kādu dusmas, ja, kaut ko, kad gribas kādu nogalināt. Un kad saka, šito jākar pie šito eglē piekārt. Ja? Tagad vairāk saka pie lielā staba, bet tas lielais stabs ir no tās egles radies. Jo tas stabs, pie kura karināja, tas arī bija egles, miets, ja? Stumbrs. Pēc tam. Vēl saka pie lielā zvana un tur tā, bet eglē. Un vēl tāds teiciens, ka šitas maita jāiekar līkajā eglē. Ja, tas nāk no turienes. Ja? Vēl tā bieži saka, ja, kad esmu dzirdējusi, ka tā saka. Ja, kad, tā ar tām eglītēm. Un ar tiem svētkiem, un ar to prieku, un mīļumu, un to tradīciju priekš bērniem. Tāpēc varbūt ir stipri jāpadomā, tiem, kuriem vēl tā domāšana vēl darbojās, ja, tā smadzeņa vēl ir, ko tieši mēs svinam un kāpēc mēs svinam. Es negribu būt Grinčs, kurš atņem jauno gadu un Ziemassvētkus un visas šīs lietas, ja, bet iet runa par ko, kā es to redzu. Es vienkārši šodien biju te vienā iestādē, kur es redzēju ļoti skaisti izpušķotu telpu. Ja? Ar uguntiņām, ar dekoriņiem dažādiem. Ja? Tur arī bija ļoti daudz tāda siena ar puķēm. Tas puķis bija izpušķots. Es jau vairākus gadus pušķoju poda puķi. Tu kā pušķojas viņi istabā stāv, es tur uzkarinu lampiņas, ja, un ļoti skaisti stāv. Nekādas egles nenesu. Lauru koku esmu kādreiz papušķojusi, ja. Zaru, es domāju. Jā, tā, te, Gruzijā. Latvijā nav tik lielu lauru zaru. Bet būtība. Mēs varam svinēt saulgriežus, mēs varam svinēt gaismas atgriešanos, mēs varam brīvdienas vienkārši svinēt, tāpēc, kad ir garas brīvdienas, mēs esam ar bērniem kopā, ar mazbērniem kopā, un vienkārši būt, ja, cept pīrāgus, bet neielikt savu enerģiju tajos reptīļu svētkos. Ja. Drusku savādāk vienkārši pagriezt to koncepciju. Izpušķot māju, sagaidām gaismu. Ja? Mēs dedzinām sveces, varam dedzināt brīnumsvecītes, ja? Vēl kaut ko, bet nav obligāti to egli. Ja ļoti vēl gribās egli, tad labāk viņu paņemt mākslīgu. Ja nesaprot, ka uzreiz tā, kā daudz saka, arī smēķēt uzreiz vienā dienā nevar atmest, kaut gan var. Ja, viss ir galvā. Bet, ja tā, teiksim tā, gribas egli, tad labāk sintētisko. Jo dzīva egle nogriezta. Ja, teiksim tā, vēl nogriezts nāves koks, viņš 10 reižu pastiprina savu šo te nāves, viņš mirst. Ja, viņš mums tur istabā mirst. Ja, un viņš vēl paņem, kāpēc es teicu, senči nestādīja egli pie mājas durvīm. Tas tagad cilvēki reizēm iestāda, lai pagalmā stāv eglīte, ja, tad varēs katru gadu pušķot pie loga, ja, būs ērti, varēs tur lampiņas. Tas nav labi. Ja. Egli tālāk no mājas, lai tīra, lai kā robeža, ja, viņa var būt. Šeit ienesta istabā, siltumā, mirstoša egle ar visu savu nāves enerģiju, ko viņa nes un ko viņa uzsūta sevi. Ja, tāpēc, ja mēs gribam līst no tās savas bedres ārā, kurā atrodamies, ir ļoti daudz lietas, kurām jāpievērš uzmanība, bet jo sevišķi tām rituālajām lietām, tur, kur ir rituāls. Ja? Viss šis jaunais gads arī ir rituāls, protams.
jau paskaidroja, ja? Tikai to enerģiju savāc kāds cits. Jā, mums ir prieks un tur pantiņi un dziesmiņas un jautrība un piparkūks un viss pārējais, ja? Bet tam vienkārši iedot citu to enerģiju, savādāk pagriezt to kā es teicu, konceptu, ja? Ka mēs pavisam ko citu nevis barojam ļaunīšus, jā, tos, kas mūs tur apzog un visādi mēģina pakļaut un kā saka, nospiest tā kā tāds sutis, jā, šobrīd. Bet mēs šo enerģiju veltam sev, savai ģimenei, savai dzimtai, savai tautai, saviem mīļajiem, tuvajiem, jā, bet ne viņiem. Un daram to apzināti. Tāds ir mans šodienas vēstījums, varbūt gari, varbūt apgrūtinoši klausīties, bet ir laiks, jau sen ir laiks, ja? Ir laiks līst ārā no šīm vecajām programmām, no šīm uzspiestajām programmām, no šiem blokiem un no šīm te viltus mācībām, viltus rituāliem, ja? Kas ir pret mums. Paldies, ka uzklausījāt. Tā ka vēlreiz, lai jauki šie saulgrieži.